Tu esi Dunas vadītājs, Kaļķielas kvartāla radošais direktors, ne? Nu, vismaz tas mans skatījums, ne? Apmēram viss kaut kas, ja vajag apkopēt. Bet, ja mēs par veselību runājam, es nezinu, šito daļu varam arī izņemt ārā. Var atstāt, es jau zinu, ko tu jautās. Tas jau uzreiz viss sadavās rokās un novērtē vispār, kad ir tāda dzīve. Tās pirmās epizodes ierakstot bija beigās, kas? Es ar Antu runājos, jo tu paliek pilnīgi sarkans. Ar izdarīt. Kāreiz bija 100% pārliecināti, es biju pat prokurors vai tam tiesnesis, nu tā kā iet. Bet viņš saka, ka tu esi gatavs, tu pamēģini, saka, es neko nezinu par nāliņu, ne, par uzņēmējdarbību, viņš saka, bet jā, tas kā gudrs čalis, tad būs tā interesanti. Nē, šis gads būs īstenībā interesants arī vasarā. Ja tu iesāki, tu pastāsti par Dunas plāniem šajā vasarā. Tas kaut jēgpilns. Protams, var tur uztaisīt grautiņu, tur būt pilns ar cilvēkiem, bet man liekas, ka tā kā... Vienreiz. Jā, vienreiz, un pēc tam pārkrāso sienu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet... Čau, sen neesam te redzējušies, bet vismaz uz vienu epizodu esam atpakaļ. Šoreiz pie manas ciemos bija Roberts Jansons, kurš darbojas Duna Brewery kā vadītājs. Darbojas arī Kaļķielas kvartālā, Kuldīgā un restorānā Kopteiste. Tā vispār mēs jau šo epizodu ierakstījām jau kādas 3-4 nedēļas atpakaļ, bet es ceru, ka Roberts sapratīs kavēšanos un viss ir ok. Bet tā vispār mēs ar Robertu parunājām gan par viņa dažādiem izaicinājumiem, gan par Duna Brewery vadīšanu, gan arī par Kaļķielas kvartāla aktualitātēm šai vasarai. Būs diezgan jaudīgi, ir vērts apskatīt. Un, Roberts vispār ir viens no tādiem radošākiem cilvēkiem, ko es pazīstu, un cilvēks ar ļoti daudz dažādām interesēm. Un kaut kādas intereses arī mums tur pārklājās, un līdz ar to arī mums tā saruna bija tāda diezgan varbūt gara. Arī pamētājāmies no viena temata uz otru un atpakaļ, bet es domāju, tas saturam netraucēja, un arī bija, man patīk tā saruna diezgan forša, es domāju, arī tev būs interesanti. Tā kā aicinu tev pievienoties mums uz divāniņa, un skatāmies, klausamies. Labi, Robert. Mēs vispār kādu laiku jau mēģinām šo saorganizēt. Bet tāds lielas notikumi visu laiku kaut kas traucē. Vienam tur kāzas ceļojumi, citam bērni dzimst, operācija kājai un tā tālāk. Kā tu jūties tagad? Vispār ir jau labāk, bet ir vēl diezgan tāls ceļš priekšā. Sāk staigāt un sāk vilkt bikses. Es nebiju mēnesis vilcis bikses, īstenībā es tikai šortos staigāju. Žēl, kā ātrāk tas siltais laiks nebija, ne? Tu vispār varētu. Cilvēki dīvaini skatījās par laiku, kad tu ej rimie šortiem, kad ir -2 grādi. Jā, bet kāda starpība, ne? Jā, ceļi jau nesals. It kā. Bet zini, man ir tā, ka es, piemēram, izēju skriet augstā laikā, es pēc tam aizskanu atpakaļ vai slidoju. Pēc tam rītīgi sāp cēlas, kaut kādā minūtes, 2. Tāds rītīgi kaut kāds stingums, nezinu, kas tas ir, vai viņš tur sarāvies, tas viss ir un lēnām nāk atpakaļ. Bet jā. Bet kā tev cēlas tagad? Viss normāli. Ja nepārspīlēt, tad ir ok. Viss kārtībā. Jā. Tu esi Dunas vadītājs, Kaļķielas kvartāla radošais direktors, ne? Vismaz tas mans skatījums, ne? Apmēram viss tā kaut ir. kas. Ja vajag apkopēt, tad arī esmu Dunas apkopējis. Bet, lielākoties vadītājs Duna Brewery 3 gadus jau, jau būs laikam 4. vai 4. sezona. Un tad es palīdzu arī restorānā, Kopteist. Tur arī tā kā vadītāja pozīcija kaut kāda vai? Drīzāk sociālai tīkli, tad vēl kaut kāds events taisīt, kaut kāds apraksts, kaut kāds vizuāļus un tādas lietas. Bet lielākoties par ražotni, Dunai, tad Kopai par sociālajiem tīkliem un gan jau vēl viss kaut kas. Vēl ir Kaļķielas kvartāls, visu pasākumu, un tas jau arī iet caur tevi negalvenokārt. Daļa. Viss, protams, nē. Tur ir liela komanda, bet kaut kādas galvārdus, es pasaku. Tu arī atverošos vārdus pasaki par pasākumā. Jā, tas ir. Jā. Es īstenībā esmu ļoti introverts, lai varbūt tā neliekas no ārpuses vai kaut kā tam līdzīgi. Man pat tagad ir tā. Jā, iesilst, ne? Bet
Nē, nu jā, es īstenībā lieku sev kaut kāds izaicinājums. Nu, lai tu vienkārši esi kaut kādā savā kastē, un tad tev liekas, ka pilnīgi citādāk jādara. Es biju arī uz open mic stand-up bijis Rīgā. Tu arī pats piedalījies? Jā. Tas bija tāds izaicinājums. Es biju sarakstījis, es tajā laikā valsts asins donoru centrā strādāju kā jurists, un tad es vienkārši braucu mājās, un es dzirdēju, ir tā kā open mics, es izdomāju uzrakstīt joks. Jā, daži cilvēki, kas smējās, bija interesanti. Nē, tas bija tāds, tā kā izaicinājumi vienkārši sev likt. Man liekas, tas ir svarīgi. Tu vispār studēji kā jurists, ne? Jā, tas ir vairāk no tēta, droši vien, no neiespējā. Nē, īstenībā no viena vecāka nekāds iespējas nebija. Tā kā man īstenībā obs bija jurists, ref direktors viņš bija, un tēts advokāts, Saila mamma ir direktora vietniece un arī treneri, un tad kaut kā tur tas sports un tā jurisprudence. Es vienkārši biju kaut kā iedomājies, ka, viss tā kā ops, tētis, liekas, ko es tur citu darīšu. Bet tu liekas, esi viens no tādiem radošākajiem cilvēkiem, ko es pazīstu. Radošākais jurists. Tāpēc arī kaut kā liekas interesanti, ka tu no tā pārgājies kaut ko citu. Jo tagad, es nezinu, tu glezno, skeito, vai ne? Fotografē, taisīja vidžikus, visu kaut ko. Ko vien. Man nepatīk kaut kāds rāms, laikam tas man nepatīk. Jo es arī, tā kā, nezinu, skatītājiem, mēs varam teikt, mēs kādreiz bijām komandas biedri un basketbolā. Bet pirms es vēl volejbolu spēlēju, un tad vieglatlētiku. Bet jā, man liekas, ka tas svarīgi ir kaut kādu nelikt sev rāmī. Ja tas, man liekas, man personīgi būtu garlaicīgi, tā kā visu laiku tikai vienu lietu darīt. Bet tu jau arī super daudzpusīgs tādā ziņā, man liekas. Tā kaut kādā ziņā tagad, jā. Bet es zinu, ka skolas laikā man pat tā kā bišķiņ žēl, ka es nepamēģināju vairākas lietas. Es kaut kā ļoti iesēdos to basketbolu. Un arī, nezinu, varbūt kaut kādā brīdī likās, ko citu domās, ja es tur kaut ko citu mēģināšu un tā. Es zinu, ka es biju uz vienu futbola treniņu. Pietika. Nebija. Bet jā, kaut kā. Un tad man likās, ka vidusskolas laikā mums tur tā komanda jau beidzās. Pajuki jau tur, kas tur aizgāja uz Rīgu. Jā. Likās, tad es pamēģināšu tur vieglatlētikā. Bet kaut kā tāpat salikās tur. Miķels, mūsu komandas biedrs, tā kā bija vēl spēlēja. Bet tev arī labi sanāca. Tev bija, man liekas, tāda laba atspēra un metiens. Tā jau, jā. Tur viens pats. Mēs ar Miķelu beigās 2 tā plosījās. Vienam 30 punktu, otram tur kādā spēlē, bet es nezinu. Jā. Jo tur likās tajā sezonas sākumā, ka tur vēl kaut kas spēlēs, tur Kristaps Eglītis un vēl kaut kas, bet beigās, protams, nespēlēja. Mēs Miķelu 2 tā. Tu universitātē arī spēlēji? Kaut kāda studija laikos. Es Ventspils augstskolā, mums tur bija komanda. Vairāk vietējā čempiona. Bija iespēja tikt arī uz to LBL2, bet mums tur it kā uzaicinājās tiem treniņiem, kad mēnesi 2 pagāja, bet kaut kas tur atkal nesalikās. Neklikšķēja, un tad bija, tad likās, es jau nemaz tik ļoti negribu spēlēt. Tāpat tur pēc tam plosījās un mocījās visu laiku. Bet... Es 2 gadus uzspēlēju universitātē. Tas bija tādā augšupējā, un tad es sapratu, ka arī jāstudē ir. Jo es gāju tur pa daudz jau. Baigi daudz laiks. Tad visā tajā, studiju laikā baigā žonglēšana likās tā kā. Bet tu sportā vēl tagad? Jā, bet ne tādā komandas sporta veidos. Es eju skriet un peldēt 2 reizes nedēļā no rīta. Ne tik traumatiski, tas prātīgi. Šī arī viena lieta, ko es tā kā domāju, kas vispār bērniem vairāk jāsako līdzi ir tai veselībai un tam līdzīgi nenodzīt tik ļoti sevi. Vai tā kā, ka jāsako līdzi tam ir. Jo es arī, funkcionāli, lai tas būtu tikai dragā. Tā es tur, nezinu, kaut kādu traumu aizēju pie doktora. Cik tev gadu? Nopietni jau. Tur diska trūca mugurē. Vai tas pats cēlis man bija izdilis jau skrimslī caurums. Viņš tā. Tas veciem cilvēkiem. Tā. Bet, protams, jā. Cēlis overdrive aiziet. Jā. Nezinu, tāda jau tā. Skaties uz tiem, kas tur krutē, tu work hard un moči, vai ne? Vai citādāk work hard. Jā. Bet, pie tā nonāk kaut kādā brīdī saprot, ka
kas ir kas varbūt. Bet, ja mēs par veselību runājam, es nezinu, šito daļu varam arī izņemt ārā. Var atstāt, tas jau zinu, ko tu jautās, tas jau pierasts, jā. Nu, tev diezgan agrā vecumā diagnosticēja vēzi, pareizi? 23 gados. Arī, ne? Tas arī tāds, jā. Jo tas bija tas laiks, tā kā, sanāk, es 6 gadu laikā pabeidzu skolu, kur man aizēja 4 gadu laikā, bet, nu, tie 2 gadi bija... Nu, tā kā izskatā. Jā. Es jau esmu diezgan pieredzis pie šiem jautājumiem, bet, jā. Es vienmēr to pieredzi vērtēju tā kā, nu, tā kā atskaites punktu no kaut kāda. Nu, tā kā citiem tur kaut kāda dramatiska, traumatiska lieta noteikti, bet tas ir tā kā atskaites punkts, ja man diezgan viegli tagad dzīvot. Nu, tā kā, lai kāda, teiksim, sūdi nenotikt, bet... Nu, jā, tad liekas, tā kā, nu, īstenībā jau tas nekas nav. Tas ir no tādā ziņā, ka trakāk nevar būt. Nu, jā, jo, nu, principā, tajos 23 gados tev pasaka, tā kā, tev ir tur metastāzes plaušās, nu, nezinu, piemēram, mammai pateicis, nu, jā, tas daktars, ko es nesen īstenībā uzzināju, tas daktars saka, nu, viņam īpaši tā kā daudz laiks vairs nav, nu, tur pāris mēneši. Un es arī biju dzirdējis tagad, nu, kad draugi aiz muguras ir runājuši, nu jā, viņš jau tur neizdzīvos, apmēram. Tad labāk novēršās no viņa. Jo tā es arī jutos. Īstenībā tas bija tas grūtākais, jo it kā tajā 23 gados liekas, ka tā kā daudz tie draugi ir. Bet tā, kad ir tāds nopietnas un tad viss tā kā pazūd. Un tas bija. Bet tad es kaut kā pārprogrammēju sev tās smadzenes, kad, nu, tā kā tas ir uzdevums vienkārši izdarīt un sākt pētīt, nu, par uzturu, par... Nu, labi, pirms pētīju, bet nu, tā kā intensīvi, kā citiem ir kaut kas palīdzējis. Kas palīdzēja? Izslēgt cukuru, B17 grupas vitamīni, ja tur ir tie aprikāžu kāliņi, tur cienīts vai cienīns. Un tad tur bija B-benziedzeru uzlējumi. Nu, tā kā ir tās daudz sēņu preparāti visādi ir. Bet lielākoties, jā, tāda arī fastings, kas tagad varbūt nezinu, ļoti populārs, bet tad varbūt jau tāda arī, bet nu, būtībā mentāli arī ļoti tā kā, strādāt pie tā, lai tu tā kā nenojūdzies un nenorakst pats sev. Man liekas, tas arī ļoti svarīgi, kad tev pasaka, tagad tev pāris mēneši ir palikuši, nu, tā kā vai nu krīt panikā, un tev ķermenis ir stresā un tā kā kamolā, bet jā. Ķīmiņterapija nav jautri, to es varu pateikt. Es varu tikai iedomāties. Bet jā, man bija 64 kilogrami un jā, tas bija tāds biedējušs moments. Bet pēc tam, ko forši bija, kā uzreiz ģimene tā kā saliedējās. Ja likās, tā kā katrs kaut kā bišķi pa savam, bet tad uzreiz arī varbūt vecākiem tā kā uzreiz viss sadavās rokās un novērtēja vispār, kad ir tāda dzīve. Bet tā jau visiem laikam ir tas kaut kāds, ja ir tāds notikums. Jā. Cits pat, jā, nu to tā kā, ja viss veiksmīgi beidzās, tad to var novērtēt kā tādu pozitīvu lietu. Nu, tas ļoti daudz, man liekas, iemāca tev. Par to, kas ir svarīgs, kas nevis. Jā. Ikdienā tu streso par, kā tu teici, par sūdiem. Jā, nē, tā ir. Jā. Jo problēmas vienmēr var izdomāt, bet... Turklāt viņas viss ir mūsu galvā. Vispār, kas mēs esam, ir tikai mūsu galvā. Vai ne? Jā, tas ir interesanti. Es arī domāju, nu, tā kā, it kā mēs visu mūžu esam pazīstami, bet man grūti ir saprast, mēs jau neesam tā kā sēdējuši tagad. Nu, basītī mēs nesēžam un nerunājam par kaut kādām lietām, kas ir eksistenciāls. Jā. Un tad es domāju, ko tu domā par mani un ko, nu tā, trešajā personā. Jā. Bet es nezinu, ko domā. Tikai labāko. Apusēji. Bet jā. Bet tas arī noteikti kaut kādā ziņā tev veicināja to, ka tu dari, nedomā tik daudz, ne? Izmēģini visu kaut ko, jo, nu, kas to zina, ka tas viss beigsies mums. Nu jā, nē, arī bija daudz, īstenībā, kāpēc es sāku skeitot, tas bija super daudz, bija laiks. Nu, tā kā es kādreiz tiesā strādāju, un tad, nu, tev vienkārši nebija spēks īsti neko darīt, bet... Tad es tā kā aizgāju no darba
Un tad tev, principā, vesela vasara bija brīva. Tad tā kā, man ir daudz laiks, tad ēd veselīgi, sporto. Bet es domāju, basītis nevar. Kaut gan es 64 kg sverot, droši vien varētu visu kaut ko izdarīt. Bet, jā. Un kad tu gleznot sāki? Jā. Es nezinu, tu glezno? Tas ir tas pareizais nosaukums. Laikam, jā. Nē, man patīk vienkārši kaut ko skribelēt. Man patīk, es nezinu, laikam es viss, jāpasaka, kad es humanitārijā mācījos. Tur mums bija 2 zīmēšanas, 2 gleznošanas, man liekas, 2 reizes nedēļā vai kaut kā tam līdzīgi. Ļoti intensīvs laiks glezno zīmē, tāpēc es neteiktu, ka es baigi labi gleznoju vai zīmēju, bet tur viss tā kā to darīja. Un es pieļauju, ka jums tik daudz nebija. Nē, skolā tā neatceros, ka būtu baigā zīmēšana vai tā, bet man arī patīk īstenībā kādreiz. Es to tā baigi uz ārā neiznesu nekādā brīdī. Var pamēģināt īstenībā. Daudz liekas, ko man nesanāk. Es zīmēju, skicēju uz kaut kāds tur pārzīmēju. Tas būtu interesanti. Jā. Bet jā, hobijs lasīt nav interesanti. Lasīt? Jā, tā kā savākt daudz hobijus. Labāk ir sastrukturizēt kaut kādus mazos hobijus, ko tu 100% zini, ka darīs. Tas gan. Citādi, tā kā manis tā ir, kad es uzsāku gleznu, es viņus uzsācu, man ir baigā vīzija, un tad viņš tur stāv kaut kāds 2 nedēļas. Es domāju, es laiku atgādinu, tu neesi kaut ko izdarījis. Bet tā ir arī daudzām citām lietām, es nezinu. Es nopirku moci, mazais tur 125, bet arī viņš laiku prasa. Tā kā, apmēram, tur man nebrauks. Tur man sen aizbrauc. Tu man pat neesi nomazgājis. Es laiku tā, jā. Tur it kā viss kaut kas, ko darīt. Nezinu, saimniecības sēkams tur stāv. Ar to ar tā kā ieplāno to darīt vai vienkārši kaut kad? Kā es to izdomāju, sākt? Nē, es domāju, teiksim, mocis, ka tu brauc, tu ieplāno to darīt. Tā kā, nezinu, rīt treniņš būs. Mocis, vai tev ir tāda struktūras diena, vai tu tā vai izbraukšu mocis? Ņemot vērā, ka mēs ģimenē esam 5 cilvēki, tad es tā nevaru vienkārši. Vai čau es izēju rakt. Mums sakrīt kaut kāds tas brīdis, tad jāizdomā, vai es tieši, nezinu, skriet vai kaut ko pamēģināt, tur uzfučēt, uzfilmēt, vai arī braukšu mocijā. Tā, jā. Arī tagad saka, te daudz hobiju, tad pēc tam mēģināt atrast, kurš būs tas, kur tu to laiku veltīsi. Šis ir viens no tiem. Tas sanāk, tev tagad hobijs pārvērties par darbu, bet atkal par hobiju. Tā kā... nav tā, ka viņš pazud, pilnībā. Es domāju, vai podcasts tu uzskati kā hobiju vai darbu? Hobijs. Jā. Tas ir brīvā laika aktivitāte. Jā. Mēs, starp citu, ārpus kameras runājām, ka būtu labi ideja uzsākt kaut kādas mūziķas no kvartāla, tā kā intervēt vai podkāstēt, kā to sāks. Nevarētu teikt, ka mēs baigi uzsākām to runāt. Tu vienkārši uzreiz man, uz tev varētu to piecināt. To. Vispār mēs jau tagad ar Ozolu jau tā kā čomi jau gandrīz. Negluži. Tā viņam jāsaka. Bet jā, tas tā. Bet mēs arī runājam par to, ka mēs varētu kopīgi taisīt kaut kādu podkāstu. Es domāju, ka tas būtu interesanti. Jo vismaz pamēģināt, kur tas aizved. Nav jau jēga, bet tur baigi tagad. Mēs būsim podkāstu ģēniji vai kas. Es jau šito arī tāpat sāku tikai. Nē, īstenībā uzslavu. Man ļoti patīk. Mēs laiks skatāmies katru sēriju. Man liekas, tas ir. Nē, viss, kaut kādu pazīstamē, dzirdēju, Lauris tā kā podkāstu. Man ir arī uz ielas nākšu nepazīstam cilvēku teikt klāt. Tu esi tas Lauris, kas teikt. Dzīvē izstāst citādi. Bet vispār baigi forši. Citam tur pa īsu, tas formāts gribētos vēl garāk un tam līdzīgi. Bet... Jā, es pats neesmu baigais runātājs, tāpēc šis ir no manas puses tāds izkāpt no savas komforta zonas. Jā, izaicinājums tas ir tomēr, jā. Ir, diezgan. Jo, es nezinu, es klausos Joe Rogan podcastu kopš kaut kāda 2009. vai 10. Kas es kādreiz visiem stāstīju. Dzirdēju šo podcastu, neviens nezināja, kas ir podcasts. Un tad viņš joprojām stāsta tā kā, nezinu kā, kaut kā vienkārši sarunāties, tas ir viens, bet tu interviju, un lai viņi tagad dabīgi būtu, viņš tā kā mūžīgi to mācās. Es domāju, tas arī ir. Saruna ir sarežģīta. Jā. Tās pirmās epizodes ierakstot bija baigais stress. Es ar Antu runājos, jo tas palika pilnīgi sarkans. Es neko nevaru izdarīt.
Pēc tam skaties, nevar tā baigi pateikt, bet tajā brīdī tev liekas, kā mēs vispār, jo mēs pirms sākām ierakstīt, tā, man otra pusi ir, mums vēl samainīt, es tā, vai labi, kāpēc nē? Pēc tam sāk likt visas tās kameras pašam tāds, baigi daudz, kas mainās. Es skatījos, nav tik traki, no abām var. Bet tu tā izsitu bišķi no līdzsvaru visu tas, bet ir normāli. Jā. Interesanti, kāpēc vispār sarks cilvēks, kur lasīja, ka publikas priekšā sarks, tāpēc, ka mentāli it kā tā ir, kad tu tā kā attaisnojies cilts priekšā, ka tu kaut ko slikti izdarījis. Tāpēc, ka tas nav tā kā dabīgi. Varbūt, jā. Vēl jau saka, ka tu gatavojies tā kā mukti, jā? Tas ir asins piepūst, bet kāpēc sejā tā kā nevajadzētu? Jā. Nē, kad ir citreiz Dunas pasākumi, tad man ir tāds pirmajā reizē, tā kā sezonas sākumā, kad jāiet runāt, tad es domāju, atkal tas jādara ir. Tas nav patīkami, bet pēc tam kaut kā brīvi aizien. Pierod. Tu arī vairs neņem tik nopietni to šteli. Jā, tas arī ir mentāli, tā kā tu uzliec to laktiņu kaut kādu sev galvā nevajadzīgo. Jā, apmēram. Barjeru. Bet jurists vairs nebūs? Nekad... Vai arī, par juristu, vai tad tā kā vēl vai ne? Man kopumā patīk tā lieta, bet grūti saprast. Tagad, man liekas, es jau 3 gadus atsvešinājies no tā. Es, protams, tur juristu vārdu lasu vai kaut kādas spriedumus ik pa laikam jaunākos, bet kādreiz biju 100% pārliecināts. Es gribu būt prokurors vai pēc tam tiesnesis, iet. Bet laikam tajā dziļajā būtībā, tā kā tu saki, man ir daudz tie kaut hobiju un līdz galam laikam nē, jo tas baigi iegrožo. Man kaut kā brīvāk patīk. Tā. Tas gan. Bet Duna, tas ir uzņēmums, kur ir jāienes kaut kāda peļņa vai ne un tam līdzīgi. Tev bija jau kaut kāda iepriekš pieredze saistībā ar uzņēmējdarbību vai? Īsti nē, jo es esmu strādājis. Pagājušajā darba vieta bija Asins donoru centrā, jurists. Tur bija 3 gadus, un vēl paralēli bija jābeidz skola. Un tad arī bija daudz stresa, tad es mācījos visu nakti, un vēl pēc tam es darbu braucu, tas bija tā crazy. Bet, nē, īsti nebija tāda pieredze, jo īstenībā Gatis ar Tomu, kas ir no Kalva radītāji, tā varētu teikt, es satikos ar Gati, man bija citi intervija, un tad beigās mēs parunājām, viņš saka, ka tu esi gatavs, tad pamēģini, es saku, es neko nezinu par nāliņu, ne par uzņēmējdarbību, viņš saka, bet tas tā kā gudrs čalis, es redzu, tur nezinu, kaut kādas intereses ir, kaut cik intelektuāls, kaut gan ir citas domas par sevi citreiz, bet tā jau varbūt visiem. Tās kaut kā darot, tas viss sāka veidoties kaut vai tajā pirmajā gadā, tad izveidot sistēmu no nekā. Tas bija tas interesantākais. Jā, turklāt jau vēl no nulītes nav tā, ka tu ieliec iekšā kaut kādā gadā. Jo tad, kad sākumā Jegors vārīja no Rūdijas Kambučs, īstenībā paldies Jegoram, ka viņš iedeva to sākumu punktu, un pēc tam tev jāsaliek tie burbuļi vai nezinu, ABC, kā vispār, ar kurien sākt, kas notiek. Jo liekas, ka mēs tik tagad tā esam ļoti jau saliedējuši to komandu un ka katrs zina, ko darīt. Protams, tur ir visādi iekšējās lietas, kuras vienmēr kaut kas noplīst, kaut kas jāuzlabo, saplīst, bet katrā ziņā tas ir mūžīgs process, kas īstenībā nekad nebeidzās. Tā kā kaut ko bišķīt uzlabot, kāds ir, nezinu, tur nav pateicis, nav kādas izēvielas vai kaut kas tam līdzīgs, tad tas ir tāds darbs ar sevi un komandu īstenībā, nepārtraukti. Ja tu viens strādā, tad ļoti vienkārši. Tu zini, kas tev jāizdara, tu esi savu checklistu uzlicis, tas baigi vienkārši. Bet tik līdz ir komanda, tas uzreiz ir sarežģītāk, jo
kaut kāda tāda pieeja vai... Nu, ir jā. Darbs ar cilvēkiem un plus vēl arī ar klientiem. Tas ir jāpārdod un vēl kā to pārdot. Ne? Jā. Pirmais iespējas, kad tu sāki to strādāt, nebija tāds, ko sākt. Īstenībā, nē, tad bija tā vienkāršāk, jo nezināju, ko sagaidīt. Nu jā, un tad bija tā, vai daram vienkārši. Bet tagad jau liekas kaut kādu mārketingu vairāk iesaistīt sociālos tīklus, tad vēl ir tie pasākumi, ko mēs veidojam. Tas būs tā interesanti. Nē, šis gads būs īstenībā interesants arī vasarā. Ja tu iesāki, tu pastāsti par Dunas plāniem šajā vasarā. Kas jā. Pagabišķiņ? Jāsāk. Tulīt. Jā. Labi, jā, es pajautāju, bet es nepārtraucu tevi par pasākumiem šajā vasarā un vispār Dunas plāniem tagad. Jā, mēs redzam, ka apkārtēji uzņēmumi veido tādus plašākus, teiksim tā, pasākumus, un līdz ar to mēs negribējām atpalikt. Bet mums jau ir daudz īsmā plānu, ko jau mēs šos visus 3 gadus tā kā domājam. Tā vienkāršojot, nekas daudz nemainīsies, varbūt vairāk būs apsardze, kas izklausās varbūt baigi drakoniski, bet tas īstenībā apmeklētājiem un visiem uzreiz būs drošāk, jo mēs, teiksim, pēc pagājušajiem pilsētas svētkiem sapratām, ka ļoti liels tas pūlis nāk. Teiksim, mēs esam kļuvuši par tādu vietu, kur visi gan iziet. Nezinu, tur. Ja ne tā iet, tad noslēdz vakari tur, vai ne? Nu jā, bet tā plūsma ir diezgan liela, un lai to plūsmu nokontrolētu, un lai nebūtu kaut kādas pagrīdes ceršanas un visas tās pārējās, un nezinu, tur ar savu cepetu nāc iekšā kvartālā vai kā. Bet jā, es neko nepateicu. būs vairāk apsardze, drošība un lielāka tāda pasākuma. Bet 25. maijā mums būs atklāšana. Līdzīgi kā mēs parasti iesākam, tas ir Šota Adamašvili jau īstenībā daudz. Šeit ir jau tradicionālais mākslinieks. Tad viņi nevar neņemt īstenībā, tā kā lai viņš uzstājās. Un pēc tam būs vietējais DJs Dubra. Un tas būs līdzīgi, ja kāds ir bijis uz Dunas pasākumiem, nu tad varbūt iesākumā mierīgāk, lēnāk, bet pēc tam tā kā DJ, bet šogad mēs neilgāk par 2 tos pasākumus veidosim. Nu, lai saudzētu kaimiņus. Jādraudzējās kaimiņiem, nav varianti, ne? Jā, citādi viņi mūs nemīlēs. Nē, man īstenībā jāapskatās šos datumus. Bet nu, tad pēc 25. būs man īstenībā jāpiemina, ka Guntis Kaģis, mūziķis un producents, viņi ar citiem kuldīgas vietējiem māksliniekiem viņi tā taisīs jam sessions, jo es kaut kā ierunājos ar Gunti, varbūt viņš grib uzspēlēt, un tad piekdienas vakar būs tādi, vienkārši atnāk uzspēlēt, piemēram, nezinu, tur tamburīnu vai flautu spēlē vai vienalga, kas tev interesē, tad varēs pievienoties tādā tā kā brīvā formātā. Tas arī veidos kaut kādu to sabiedrības iesaistu un man liekas, tas tāds forši. Es nevienu instrumentu nespēlēju. Es arī nekad es pat laikam pamēģināju. Es gribēju bungis kaut kad. Man tagad parādījās tāda vēlme, ka varētu iemācīties. Tas varētu. Sievai varētu nepatikt. Tā kā mājās. Tur caur bērniem varbūt. Var kaut kā iznesīt. Viņam vajag arī pamēģināt. Viltīgi. Bet nē. Nu jā, kaut kādi mākslinieki ir jau, kas zinām, kas būs vēl. Mākslinieki ir zinām, tādi lielākie zināmie. Es sākšu no otru galu. Respektīvi no pēdējā, nosacīt pēdējā lielā pasākuma. Tur būs Ozola koncerts un iesildīs Prusaks, un pēc tam būs viņa DJs PM to AM. Ozolam un Prusakam īpaši nekādu tur introduction nevajag, tur viss zina, kas būs. Tad pēc tam, tas būs 10. augustā, bet pilsētas svētkos būs Žoržs Siksna.
un vietējais DJs vēl Sonic, Krists viņam sauc līdz ar to, tad, un Pupa. Un tad nākamajā dienā, kas 27. jūlijas, būs Rolands Č, un pēc tam atkal būs DJs Dubra. Tā kā diezgan ar rap piesātināts teiksim tā, pasākuma plāns, bet būs arī piano koncerti, būs daži īpaši notikumi, ko es tev nevaru stāstīt. Jā, protams, viss nevajag izstāstīt. Bet, tas jāsako līdzi sociālos tīklos. Bet jā, tad, teiksim, par Ozolu, Rolandu Če un Žoržu Siksni būs biļetes. Un tad būs apmēram tāda tā kā early bird biļetes, kas būs nosacīt lētāks, izdevīgāks. Un tad pa 100 vai 150 apmeklētājiem, jo mums kapacitāte cik ir, un tad arvien dārgāk būs. Bet būs ļoti jaudīgi un kvalitīvi, man liekas. Labais. Mazliet biedējoši. Mazliet biedējoši. Jā. Nē, vienkārši Ozols tomēr visu arēnu paņēma. Līdz ar to tad mums ir. Bet man liekas, ka Kuldīgā vajag kaut ko, jo daudz, teiksim, mēs taisam storijos, lai nobalso, ko viņi vēlās, vienmēr ir Ozols. Ozols, viss grib Ozolu. Ir viņš kaut kā vajag populārs tagad. Nē, man liekas, ka Ozols vienmēr bijis populārs, bet viņš tagad ir nākamajā tādā ātrumā jauns, driftot. Varbūt, jā. Tu pieminēji sociālos tīklus. Tu arī pārstāv viņas vadi, vai ne? Jā. Ir daudz arī tā kā viss to darīt, man liekas. Tur nav tāds viens noteiktais, tagad tev jādara šādi. Jo mēs esam mēģinājuši ļoti tā kā, teiksim, kaut kādās vadlīnijās, dunas sākotnējās iejusties. Tad kaut kā tas izmainījās, un šogad arī mēs tādu mazliet playful, varbūt taisīsim tā mazliet vienkāršāk kaut kādas aizmuguras ainas. Bet neesmu, ka tas to jau arī viss tā kā, vismaz cik tu paklausies kaut kādas eksperts vai kaut ko, viss saka vienkārši. Viss grib redzēt, kā notiek. Jā, kā tu savā profilā, nezinu, tur padalies ar savām brīvdienu bildēm, tā arī vienkārši sociālos jāmās. Galvenais tikai visu laikam jāliek iekšā, ne? Jā, tas ir sarežģīti. Bet tu esi ievērojis, kas tā kā strādā, kas nestrādā, vai uz ko atsaucās cilvēki? Īstenībā atsaucās uz, man liekas, tām sajūtu bildēm, tā kā īstenībā, ko tu uzņem. Un paldies tev, ka tu esi jau no, man liekas, pirmām dienām. Man prieks, kad mēs varam šādi sastrādāt. Bet nē, uz tām labi reaģē cilvēki, jo viņi grib, viņi redz, ka tur ir jautri un patīk. Jā, jo tu, man liekas, ir nofočēt to, nezinu, tu nevari jebkuram iedot fotoaparātu. Var iedot, bet nebūs tas pats rezultāts, jo tev, man liekas, tām fotogrāfijām ir tas, tu tā kā lajeros mazliet redz, nezinu, tur, tas nav tikai nofočēts un viss. Jā, tu kaut kā jau domā līdz tam, lai tu parādītu to pasākumu, ka tur ir daudz cilvēku, ka tur ir jautri. Jūs sāc redzēt tos momentus, vai arī no pieredzes, jo vairāk to dari, tu jau var paredzēt, kurā brīdī viņi, tā kā tu nezinu, tagad aplaudēs vai tagad smiesies vai kaut kas. Tā arī īstenībā. Tev ir kaut kāda go-to lēca? Jā, ir. Milimetros vai? Tā kā es arī, tā kā tu teici, introverts cilvēks, tad man tā, viņš piezūmot klāt, tad man ir 85 mm. Jā, tas ir, man liekas, svīts pats. Es tagad nopirku Sigmu 85. Bet tev ir crop sensors, vai? Jā. Tev sanāk 105 vai kaut kas tāds. Es vēl introverts neesmu. Tad lēnām tiks tur. Bet jā. Bet, jā, vēl arī tās aizkulisses, vai ne? Kaut kā cilvēki tur iesaistās, vai ne? Vai, nezinu, pats neesi mēģinājis. Ne, tu jau arī diezgan daudz kameras priekšā bijis, kaut ko ierunājis. Nākas to darīt, bet laikam vairāk to vajag, skatoties, cik tur tos, tā kā citus kontus. Es nezinu, es gribu pieminēt Vaiver pizzeriju, kas ir arī nosacīta kuldīznieks vietējais. Picu Kārlis. Picu Kārlis, jā. Šautāts Picu Kārlim. Un man liekas, ka Kārlis ļoti labi to dara, jo viņš tā kā katru reizi ir priekšā un tu saproti,
kam ir tas uzņēmums, ka tur īsti cilvēki darbojas. Mums varbūt tas ir tas vairāk jārāda. Varbūt jātie cilvēkiem. Jā. Rihards, Māris, Kristaps, tur viss jārāda. Tāpat arī no kopas Žans tur, vai ne? Jā, Žans jau Žans jau pats par sevi ir tāds, man liekas, jau atpazīstams personāžs pilsētā. Viņš ir spilgts. Kaut kādā ziņā, jā. Bet tas labi. Nē, es ar Žans runāju par šo. Viņš arī tagad vairāk tā kā runās par visiem tiem produktiem, jo kopā arī tiešām uz kvalitāti ļoti tendēt un tā gaļa. Ko tur gaļa neaudzē, lielops audzē, gribējās teikt. Brieži un viss, tas kaut kā jānokomunicē. Bet tas ir, tā kā, liekas, kad mazliet tu visu laiku tā kā atkārtojies. Un to ir grūti tā kā pārlaust. Liekas, tā kā tu ielaic to postu un īstenībā citā veidolā jāliek tas pats visu laiku. Tā varbūt liekas, ka visu laiku viens, tur rāda par to. Bet, noteikti jādara, ne? Jā, visu laiku ir jādara. Tā kā arī Roberts Herberts teica, ka tas šūpolītis viņš apstājās, ja tu neliec iekšā. Jā. Bet baigi viegli ir ieslīgt tajā, kad tagad nelikšu. Kad tu neieliec, un tu tā jau atslāpst. Jā, es domāju, tāpat kā kaut kādā ikdienas plānā, tur tā kā, piecelēs dušas, zobi un uzvelc bites, bet līdzīgi ir, man liekas, sociālos tīklos. Tur ir kaut kāda plāniņa vajag, tā kā plānošana vieglāk, jā. Man plānošana izdodas ļoti labi, citreiz izpildījums pieklabā. Jā. Dzētais varbūt Dunai arī podcasts. Jā. Nē, man bija šī ideja, ka ir jātaisa. Es domāju, ka, ja mēs saliktos kopā, tad mēs varam uztaisīt kaut ko tam līdzīgi. Jā. Jo īstenībā jau nav pat tāds, ir pāris tā kā angliski runājuši podkāsts, bet nav, man liekas, tā Latvijas kraft vai kaut kāda tam līdzīga. Jo īstenībā tur varētu arī apvienot tā kā gan to dzērienu izveidi, gan arī tos mūziķus, kas brauc. Un tad viņi tā kā kaut kā sabītos. Visu to jūsu kultūru. To, kas tur notiek apkārt. Bet apvaicāšos šiem māksliniekiem. Man liekas, tas būtu tā interesanti. Nevajag jau tur kā cits podcasts, 3 stundas vai kaut kā tam līdzīgi. Nē, man liekas, ka vispār, galvenais, tur parādīties, jo cilvēkiem interesē, man liekas, arī tie citi cilvēki. Es zinu, ka man arī pienāca uz ielas klāt viena teica, ka baigi forši, un tā saka, vai to man atrakstīja kāds, ka forši dzirdēt arī, citus cilvēkus, nevis tos, kas televīzijā, jo tie visi apnikuši. Jo, kā Latvijā jau viņi nav baigi daudz, tā kaut kādā ziņā. Jā, viņi mainās viens otru. Jā. Tad tais vakariņas visi kopā, tad tā kā cits šovs. Tāda. Viens otram tais vakariņas, vai? Jā. Bet vēl, man liekas, no mārketinga viedokļa forši ir arī, tā kā, ka tu vari arī nestāstīt tikai par sevi. Līdzīgi kāds pats Picu Kārlis, es ievēroju, ka viņi tur brauc un tad pastāst arī par jums pastāstīja, vai ne, un par sadarbības partneriem. Tā. Jā, jo tur arī uzreiz to personību redz. Īstumā jau Kalvi tā kā rāda tās personības, bet, piemēram, es teiksim tā, citiem uzņēmumiem nav tā seja. Tas, man liekas, ir viņiem jāredz vai jārada tā seja. Jā, laikam jau kaut kā tā ziņā jārada arī. Bet tev pašam alus garšo? Tu taisi alu. Man garšo? Es nevaru tagad nogaršot. Man ir uzpamps kāja. Bet nē, man garšo, bet, teiksim tā, pirms 3 gadiem tā sapratne par alu bija, es nezinu, ļoti zema. Bet, visu laiku ar literatūru lasot un skatoties, nezinu, arī tikpat labi kaut kāds kraft podcasts un visu to pārējo. Tas ir tikai arī traileri nerāžas. Protams, es pats tur netaisu. Lielākoties Rihards, man ir idejas daudz, bet citreiz Rihards saka, pagaidi. jā, tad varbūt kaut ko mierīgāk. Bet man garšo, man izmās skābals garšo. Un Laura būs arī bezalkoholiskais ālis. Es jau 3 gadus. Man viņas laiks, jo es neesmu nereiz tev prasījis. Man ir ok arī ar limonādēm. Bet, jā, limonādes ir garšīgas. Limonādes ļoti labas.
Jā. Bet mums būs pēlēls tāds bezalkoholiskais. Nu, tā kā, teiksim, kraft bezalkoholiskais. Man liekas, ka labietim arī ir tagad pēlēls viens bezalkoholiskais. Un Bet to ir sarežģīti uztaisīt bezalkoholisku alu, vai ne? Tu jau uztaisi alus un pēc tam jāizņem ārā. Jā, kādreiz vārīja viņu, bet, respektīvi, tu uztaisi alu, izvāri vēlreiz, izvārās ārā viss alkohols. Un tad vienkārši raud, man liekas, ka otrādi, bet, šogad mēs uzgājām, ka ir rauks, kurš neveido alkoholu. Un tas varētu tas varētu būt variants, jā. Mēs testējam visu laiku. Jo, man liekas, arī veiklā to cenu nevar paprasīt bezalkoholiskam alam lielāku aliņam. Nu, lai gan tas process ir garāks un tev tur vairāk jāieguldās. Ne? Tas arī, man liekas, viens no iemesliem, kāpēc varbūt man liekas, tā tendence vispār tā kā mazāk dzert alkoholu ir. Nu, tā kā, jo, teiksim tā, lielākoties mums tā alus klāsts, alus klāsts ir tāds daudzveidīgs, lai cilvēki var izvēlēties un pagaršot. Padegustēt, vai ne? Nu, vairāk jā, jo tas nav tā kā, vai paņemšu 6, izdzeršu tur, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, vispār tā krafts pasaule ir īstenībā diezgan abrīnojama. Mēs esam bijuši uz tādu alus festivāliem, varētu tā viņi teikt. Un tad katrā tajā alus darītavā ir, teiksim tā, ļoti liela brīnuma, un tad tiešā veidā uzreiz redz tos vērtētājus, nu tad arī var viņu pagaršo un tā, šis ir super, un tad tu pēc tam redz, viņš ir novērtējis. Jo tur, man liekas, tā vērtēšanas skala ir tāda katram tam alum. Un man liekas, ka tādam ikdienas alus dzērājam vai vienkārši pie šašķika viņš nevērtēs droši vien alu. Nu, jā. Jo kraftie, es viņus sauc par kraft nūģiem, piedod. Bet tur tieši tās garšas nianses, man liekas, meklēt. Nu, tas pats, kas vīnam, ne? Jā, man liekas, ka līdzīgi tādas tendences. Var ieslīgt tajā, niansēs, dziļi. Tev ir mīļākais bezalkoholiskais dzēriens? Nu, mēs ģimenē ļoti uz tām kombučām īstenībā uzsēdāmies tagad. Man bērni, piemēram, redz buņģiņā dzērienu, viņš neteiks, ka tas limonāde. Ar kombuča. Viņiem ir tā, ka jā. Tad viņi savu darbiņu ir izdarījuši, tādā ziņā. Nu, no kombučas ņemot vērā. Jā. Tādā ziņā, jā. Nes pasaulē to vārdu. Nu, kaut kādā ziņā, jā. Jā. Bet arī limonādes jūsējās man ļoti garšo. Ābolu sula, man mīļākā sula. Nu, tā, jā. Ieņem no tām. Tas ir špikots no apelšoru. Nu, tādā ziņā, bet gribējās vietējo. Īstenībā tie āboli ir bio, bet mēs neesam šogad, man liekas. Ko es gribēju teikt? Šo var izdzēst. Es pilnīgi izblankoju. Nē, bet respektīvi viņiem ir bio saimniecība, bet tā ir šķirnei. Labi, šis vispār. Nu, tu tā kā nevar uzlikt bio. Jā, jo viņiem nav tā kā tā ir ābelei vai augļi. Nu jā, tur jā, katram ir. Beigās. Bet tas viss ir vietējais, vai ne? Jā, tas viss kuldi, tālsās. Mēģinās vēl kādu hobiju? Vēl viens mēs hobiju. Atgriežamies pie tevis. Nav vēl kaut kur, ka vēl bišķiņ intereses. To arī izmēģināt. Es biju domājis, kā man nāks kaut ko veidot tagad, produktu dizainu. Protams, sākotnēji tur ir palīdzējis, nevis palīdzējis, bet lielu darbu ir izdarījis Sia Field, kas ir īstenībā, kas veido tās etiķetes tieši sākotnēji. Bet šogad es hijackošu viņu tā kā to minimalistisma ideju, un šogad mēs tā kā mazliet spilgtāk un krāsaināk veidosim. Mums ir tagad mango ipa, tur es arī, nezinu, varbūt uz ekrānu var uzmest, vai kaut kā tā līdzīgi. Tur arī ir tāds tā kā, tāds spēlīgāk viss tā, bet es biju domājis tā kā kaut kādu dizainu varētu. Tas nebūtu gluži tā kā hobijs, bet vienkārši samācīties, lai nav kaut kādas dizaina kļūdas. Tā.
Nu, tā kā pētīt tieši par dizainu, nu, kā būt pareizi un nekļūdīties un Jā, mācīties. Kā tur tā kā novietot visu vai ko, jo kaut kāds, varbūt, idejas vai ķēriens man ir, bet varbūt tas nav pēc dizaina tām vadlīnijām pareizajām. Nu, te droši vien var iebraukt arī otrā grāvī, mēģinot iekļauties, vai ne? Tā ideja vairs tā kā neiznest tā. Nu, tas līdzīgi arī par fotografiju. Nu, tur nav nekāda noteikuma īstenībā. Vai kā tu tur neteiktu, ja tur jāievēro trešdaļas vai vēl kaut kas tur viss. Bet nu tā, pa īstam jau nav nekāda noteikuma. Pat nav svarīgi, ka tu ar manuālo to fočē vai automātisko režīmu. Nu tā, ir vērts paturēt prātā arī to. Jā, nevis tā kā iegrožāt sev. Nu jā. Šitam nav golden ratio. Jā, zelta griezums ir jāatbilst. Bet, protams, vadoties pēc tiem ir vieglāk nekļūdīties. Bet citreiz pretēji, man liekas, arī, kad vispār nekas nav ievērots. Tad arī tā bilde ir tieši tā, jaudīgāk, interesantāk. Mēs jau pieraduši esam redzēt tos pareizos griezumus un tam līdzīgi. Kaut kādā ziņā. Bet, tā kā grafisko dizainu pats, vai es zinu, ka tu arī ar mākslīgo intelektu palīdzību veido dažādas attēlus un tam līdzīgi. Jums jau pat ir arī dizains vienai buņģiņai, pareizi? Jā, Koldipai mēs izveidojām. Tur ir tā kā simbolizēts, kad nosacīt Brūvers Rihards, tā bija domāts, jo tajā alu ir apelsīnu miziņas. Līdz ar to tad, tur ir kā tie apelsīni krīt. Man liekas, tas tā savā veidā ir forši. To pašu to procesu darīt, redzēt, ko vispār viņš var izdabūt ārā no tā mākslīgā intelekta. Bet tajā pašā laikā īstenībā diezgan biedējoši. Tā sāk palikt. Cik daudz ir izdarīt. Par hobijiem es tev pajautāju, bet tagad tāds pēdējais jautājums, ko es tā kā visiem cenšos pajautāt, ir tavs sapņu projekts vai vispār tavs sapnis saistībā ar Dunu, ar uzņēmēju darbību vai arī dzīvē? Šis ir jautājums. Šis ir dzīvējs. Jā, šito vajadzēja aizsūt. Es parasti aizsūtu pirms tam. Nē. Tas varbūt tieši labi, kad to procesu redzēs. Es droši vien teiktu, ja runā par visu to kvartālu, tad, lai katrā tajā telpā būtu jēgpilna kaut kāda vieta, kas kaut ko varbūt ražo vai veido, vai kaut kāda mākslas vieta. Par Dunu, tad tur baigie flowchart galvā. Bet droši vien, lai tā būtu tā kā kvalitāte, lai mēs asociējamies ar to. Un lai vienkārši cilvēki brauc kā gala mērķi, varbūt to lēnā garā jau tas ir. Un lielāku varbūt eksportu. Tas varbūt tā garlaicīgi izklausās, bet tas ir normāls mērķis. Jā, normāls mērķis, bet nepazaudēt to kaut kādu dzērienu, varbūt interesantumu. Lai tas nebūtu tikai kaut kāds sēriju veidu, bet jā. Viens no... Bet, lai kaut kas būtu tāds pārsteidzošs, jo ir daudz uzņēmumu, ir tāds murīdrinks, man liekas, ka viņi vislabāk izpilda to dzērienu. Viņi bezalkoholiskās dzērienas taisa, viņi tur fermentē to ar piparus pieliek kaut kādu tur īpašu nevienam nezināmu augli, piemēram, pievieno. Es domāju, lai katrs dzēriens būtu tāds mazliet pārsteigums, lai tas nebūtu tāds mundane. Ikdienišķis vai tādā privātā lietā droši vien, lai visi tie projekti būtu jau aizgājuši savās sliedēs un īstenībā jau kādam citam nodot to darīt. Tas būtu tāds, jo droši vien tāds ultimate būtu, nezinu, vairāk fotografēt, filmēt, varbūt tikpat labi, ka mēs uztaisam tiešām to podcastu. Varbūt tur daudz laiku ir ielikt funkcionāli treniņi, lai nebūtu tādas traumas nekad. Un es nezinu, mentāla veselība, fiziska.
it kā viss vienkāršais. Nu jā, bet tas tāds pamatiņi. jā, man liekas, tas arī tas svarīgākais. Sarežģīts jautājums. Šis Viņš ir tāds dziļš un sarežģīts. Jo tu pat viņu diezgan super daudz var atbildēt miljonus veidos. Droši vien vēlreiz sākt kaut ko citu atbildēt. Varbūt. Un bet par kvartālu... Es tev reiz to pašu mestēju, tā netaktiski. Nē, tas ir taktiski, un tu man izsidi arī tagad padomāt, kas ir tas. Jo es esmu par to domājis, un arī kaut kādā ziņā, ja mēs par darbu, tad es noteikti gribētu pamēģināt uztaisīt kādu reklāmas kampaņu, nezinu, piemēram, kādai automašīnai vai kaut tādam, tādam it kā lielajam, ne? Tas ir bijis tāds, kas, Tā kā Aston Martin vai kaut kā tā? Es pat nezinu. It kā jā. Tas ir tāds, varbūt tāds klišejisks tāds, kas ir citiem, kad televīzijā tu skaties baigi krūtīgās. Bet tā personīgi arī pievērsties vairāk ģimenei laiku veltīt un savai mentālai veselībai un tādu. Bet tas, man liekas, ir, it kā jau tur var uzburt kaut kādu vīziju īstenībā galvā, bet tā ikdiena jau tā kā veido to. Tev nav nekas tur baigi jāsasniedz, tas viss ir tikai pareizi jāsaliek un jāsaprot. Tu dienā, teiksim, labi, es tevi intervēju. Nē, es domāju, es kādreiz baigi sastrukturizēju, teiksim, dienu, tur nezinu, tikos to dari, tad to dari. Tu dari tā, vai tev ir kaut kāda tev ir pieeja, teiksim, plānošanai, vai tu tā dari, vai? Mēs maksimāli daudz laika mēģinām pavadīt ar bērniem arī. Nav tā, ka es visu dienu esmu šeit darbā. Bet, mēs ar sievu mēģinām sadalīt tā, lai abiem sanāk arī kaut ko no sev laiks, un plus vēl arī ģimenē, Sanāk tā kā strukturēt un domāt, bet bieži vien ir tā, ka, kā mēs šodien darīsim. Un tad mēģinām sadalīt, kurš tiks, ko darīsim. Baigā žonglēšana. Diezgan. Ir. Treniņi, darbs, skola. Bet tas, man liekas, pluses ir, ka Kuldīgā tāpat salīdzinoši. Nē, protams, jā. Un to daudz, man liekas, tā kā tie, kas tikai Kuldīgā varbūt dzīvojuši un nav uz ārpus izbraukuši. Jā. Man liekas, tas ļoti es to novērtēju. Jo tas ir viens no tiem faktoriem, kāpēc īstenībā no Rīgas aizbraucu, kad, Covid sākās. Tas arī bija liels faktors. Bet aizbraukt līdz darbam un atpakaļ vairāk nekā stundu. Es nekad neesmu dzīvojis Rīgā tā ilgstoši, bet nekad nav, dēļ šī visa arī nav nekad bijis vilinājums. Tur baigi. Vienīgais pluss pārbraucienos ir, ka var kaut kāds audio grāmatas vai podcasts vai kaut ko tādu. Kā jā. Tas gan. Bet ko es tev vēl gribēju? Par to kvartālu tu teici, kā attīstīties. Man liekas, viņš jau tā arī attīstās. Tev visur jums aizpildās ar tādiem. Jā, tagad jau laikam jau būs gan viss pilns. Bet vēl jau ir kaut kāda infrastruktūras uzlabojumi, nezinu, tur kartes uzlikt, nezinu, tur, lai mini kāds var atrast, vai pļaviņu kāds var atrast, vai kuronī, vai... Tagad viss augšu. Bet, visi forši uzņēmumi. Jā. Bet īstenībā tāda arī vīzijas, pat, lai cilvēki ikdienā tur gribētu atnākt, jo mēs tagad arī pilnveidosim to teritoriju, ka tur būs vairāk soliņu, tā kā stacionāri būs nolikti. Un nezinu, kāds kombi grib atnākt pasēž. Nav obligāti tur jāpērk aliņš vai kaut kas jāpērk, lai būtu arī tā kā lai pilsēta mums tā kā ieskaut, jo, man liekas, tas stereotips, ka mēs baigi tālu. Čipe, vai ne? Jā. Kā tur pat tur baigi viņi tālu, negribas iet. Atslāguma, 2 minūtes. Jā. No Katrīnas baznīcas. Vispār nav tālu, jā. Bet tev ir ideja, kā var piesaistīt? Kas būtu tas? Viens ir ikdienā cilvēki brauc uz veikalu, vai ne? Otrs ir, tā kā tu minēji, strādāt, varētu kaut kādu radošo telpu, ne, bet mums vajag kaut kas tāds, ne? Jā, mums jau īstenībā ir ar Mairu Dausku, mēs tagad attīstam to vienu stūri kvartālā, un tur būs telpa, kur būs mākslinieki, principā no visas pasaules, no ASV,
brauks un tā kā rezidēs. Nē, tas nav vairs. Būs rezidenti kvartālā. Viņi radīs mākslu, pēc tam veidos galerijas. Jā, jo tur tieši kvartālā tā kā ideja būtu ražot, kāds kaut ko ražo, un māksla arī nosacīt ražo, bet veido vai rada. Un tad arī mums ir plāns, protams, finansējumu apstiprinās, tad mums ir plāns tādam mūzikas, mākslas un mentālās veselības festivāls. Tur būs gan tādi zinām mūziķi, tos arī vēl varbūt nevar gluži teikt, bet varbūt apstiprinās, ja neapstiprinās nekas. Vēl nezinu, bet tā doma ļoti labi. Jānis Šipkevics būs, Vesters Šimkus un Kristīna Bortros. Es vienmēr Kristīnai uzvārdu. Nav tāds klasiskais uzvārds. Viņa kādreiz bija dunduri, un man klases biedri īstenībā. Tad mēs kaut kā tagad sarakstījāmies internetā, un mēs izdomājam, ka vajag kaut ko izveidot tā jēgpilnu. Ja mēs veidojam arī tādas ballīšu tusiņas, tad šis vairāk būs tāds tā kā visiem bērniem. Tur būs, teiksim, tāds krāsas terapijas vai kaut ko varēs glaznot. Un tad būs vairākiem cilvēkiem ko darīt, nevis tikai kaut kādai mazai. Izklaidēties tādai grupiņā. Bet es arī šo esmu dzirdējis no citiem, tādiem, kas, piemēram, kuldīgā attīsta kaut ko. Nav nekāds noslēpums tur Kaspars Bergmans. Es atceros vienā intervijā, es filmēju, viņš arī teica, tev sabiedrībai jādod ir. Tad tev arī dos atpakaļ. Par uzņēmēju darbību tāpatās. Ja tu tur piesaisti un esi kaut kādā ziņā interesants un noderīgs, tad arī tev palīdzēs. Man liekas, ka tas atslēgvārds kaut jēgpilns. Protams, var tur uztaisīt grautiņu, tur būt pilns ar cilvēkiem, bet man liekas, ka tā kā vienreiz. Vienreiz un pēc tam pārkrāso sienu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, laikam, jēgpilni. Jo, man liekas, svarīgi būtu atvest, tā kā, teiksim, Rīgas augstāko mākslu, vai tā kā mēs reperis kaut kādus aicinam, bet uztaisīt to tādā pašā kvalitātē kā Rīgā. Man liekas, tas ir svarīgi. Jums sanāk, un Antre arī sanāk. Ir forši, ka mums ir tie cilvēki, kas tājas tādas lietas. Jā, man liekas, ka priekš it kā mazas pilsētas diezgan tā jaudīgas. Nevarētu teikt, ka kaut kas pamaz, tā vismaz vasaras sezona noteikti. Jā, kaut kā ziemas sezonu vajag iedzīvināt. Jau kāds kaut ko izdomās. Pašiem jāpadomā. Lai gan nav jau arī slikti, ka ir tā klusā sezona, man liekas. Jā, varbūt mēs novērtējam arī klusā sezonu. Tieši tā. Labi, es tev novēlu, ka tev visi tie plāni piepildās sapņi. Paldies. Ka tev viss izdosies. Forši, ka tu mums kopā izdosies, tāpēc, ka tu esi svarīgs spēlētājs mūsu kvartālā. Vēl prieks tādam būt. Jo tā arī ir pa kvartālu leju. Čau. Čau. Ja katram es palīdzēju. Tas kaut kādā ziņā, mēs viens otram, vai ne? Paldies. Paldies tev, Robert. Bija forši.